Sveiki, mīlīši! Nu, jau tas ir iestrādājies tā kā rituāls gandrīz vai, ja, katru vakaru tāda viktorīnas jautājuma ķidāšana, ja. Viktorīnas atbilžu vairāk pat varētu teikt, ka paskaidrošana, ja. Tad šodien, neatiesim no ieņemtā kursa, ja. Un šodien būs 6. jautājuma apskatīšana, ja. Tātad viktorīnas 6. jautājums bija: kāda ir galvenā aknu funkcija? Pirmais variants - regulēt miegu, otrais variants - attīrīt asinis, trešais variants - ražot hormonus, ceturtais variants - regulēt svaru, piektais variants - normalizēt holesterīnu. Un tātad, kāda ir galvenā aknu funkcija? Kā jūs domājat? Kurš variants bija pareizais? Jā, un galvenā aknu funkcija. Aknas ir unikāls orgāns, ja? Viņš ir mūsu lielākais filtrs. Ja? Un vispārībā aknai ir vairāk, viņa veids vairāk kā 500 funkcijas viņa dara. Ja? Viņa to pašu holesterīnu viņa ražo. Ja? Mušiņas sakrasties. To pašu holesterīnu viņa ražo pati. Ja? Tas, kad mēs no ēdiena saņemam holesterīnu kaut kādu 10-20% tikai īstenībā, ja? Taču holesterīnu akna ražo pati. Ja? Kāpēc viņa viņu ražo? Tāpēc, kad ir vajadzība, ir pieprasījums. Organisms pieprasa. Tā tad ir vajadzīgs, ja? Kaut vai tiem pašiem asinsvadiem. Ja? Cilvēks, piemēram, cilvēks dzīvo pilsētā, jā. Visas dūmgāzes un viss. Dūmgāzes tas ir viennozīmīgi, tur metāla daļiņas iekšā. Cilvēks ielpo, jā. Un tās metāla daļiņas, viņas aiziet arī līdz asinīm, protams, jā. Jo plaušās tur visādas darbības notiek, jā, un ieiet asinīs. Un šīs metāla daļiņas, viņas no iekšpuses asinsvadus skrāpē, jā. Un hops, sašķeļ asinsvadu, jā. Plaisiņu uztais asinsvadā. Un tad uzreiz saņemās visi, jā. Trombocīti paņem sašuj kopā to plēsiņu, ja? Pēc tam nāk kolagēns, elastāns, ja? Paņem uzliek tādu ielāpiņu. Varbūt tie, kas darbojās celtniecībā, varbūt vairāk varēs saprast, ja? Ir tādi speciālie ielāpiņi, kur lielākam caurumam izliek virsū un tad špakteli virsū. Un tad nāk holesterīns, ja? Viņš paņem uzšpaktelē un nolīdzina tā, lai viņš līdzens būtu, lai nebūtu kaut kādi tur kangaru kalni, ja, kur varētu aizķerties kārtējie kaut kādi trombi, ja, varētu un veidoties līdz ar to aizsprostojums. Lūk, tā tad arī holesterīnu aknas ražo. Aknas vispārībā visās ļoti daudzās darbībās piedalās, kas organismā notiek, ja. Taču pati galvenā funkcija aknām ir, viņas ir filtrs, viņas attīra mūsu asinis. Un viņas filtrē, ja. Un tikmēr, kamēr aknas spēj visu darīt, tikmēr cilvēks jūtas vesels, ja. Un patiesībā aknas ir ļoti pacietīgs orgāns, un aknas arī ir tas orgāns, kurš nesāp, jo viņā nav nervu galu iekšā, ja. Tāpēc viņas par to, kad aknas jau ir galīgi garām, ja, viņas jau ir galīgi nobeigtas, ja, par to liecina jau kaut kādi lielāki simptomi, jā. Bet aknas, viņas spēj darboties uz 20%, ja viņas darbojās, tad cilvēks vēl dzīvo, viss kārtībā. Nav viss kārtībā, bet cilvēks dzīvo pilnvērtīgi, ne jau pilnvērtīgi, bet dzīvo, jā. Par aknām, vispārībā par aknām var daudz un dažādi stāstīt, jā. Un tas ir svarīgākais mūsu filtrs, jā, kas attīra asinis, jo, bez asinīm cilvēks nevar dzīvot, ja. Un tāpēc aknas ir jāpieskata, lai viņas būtu ierindas kārtībā, viņas būtu, ja, lai viņas varētu darīt savu darbu, ja, un tāpēc ir vajadzīgs ik pa laikam pieskatīt aknas, uztaisīt kaut kādu aknu skalošanu, ja. Es te kaut kad atpakaļ kaut kādu laiku es stāstīju, ja, kad ir tāda vieglā tāda aknu skalošana, ja. Jo aknās, protams, sakrājas visādi toksīni sakrājas, ja. Viss tas, ko viņas tīra no asinīm ārā, ja.
cilvēks, teiksim, nu labi, pirmkārtām, ko cilvēks ēd, ko cilvēks dzer, ja kaut kādus, nedod Dievs, alkoholiskas dzērienus, ja, vai tagad kaut kādus saldinātos dzērienus, tas viss uzliek aknām ļoti lielu slogu. Un tāpatās arī cilvēks, ja elpo, ja, teiksim, pilsētā dzīvojošais, ja, viņš elpo, ja, kaut kādas dungāzes, viņš elpo, tāpatās rūpnīcas visas tagad, kurina, paskaties, kas tik tur nenāk augšā, ja. Tā saka, ka viņš tur ekoloģiski attīrīti tie dūmi, ja, bet, lai pamēģina tas, kas saka, aiziet un pamēģina tajos dūmos paelpot, ja. Un tos visus metālus, visus ķīmiskās vielas, ko mēs uzņemam, ko mēs ar pārtiku uzņemam, ko tagad veikalā tirgo, ja, bez zēvielām vispārībā nekas nepastāv. Visu to, ko mēs uzņemam, aknas visu šķiro, visu filtrē, visu tīra, ja. Un tāpēc ir vajadzīgs pieskatīt, lai tās aknas varētu to darīt. Tāpēc ir vajadzīga tāda aknām palīdzība, ja, aknas vajag izskalot, ja, aknas vajag patīrīt, lai viņas atkal var darīt normāli savu darbu, ja. Jo, protams, ir cilvēki, kas nekā, teiksim, cenšas ļoti veselīgi dzīvot, ja, ļoti cenšas nekā tur, ne alkoholu lieto, ne tur smēķē, ne kaut ko, ja, un runājot vispārībā par šitām kaitīgajām, tām visām smaržīgajām, tagad smēķējumām lietām, ja. Tas vispār ļoti lielu slogu organismam dod. Bet, aknām, neskatoties uz to, ka cilvēks ļoti veselīgi dzīvo, sportu nodarbojas varbūt, ja, bet viņš elpo to, ko visi cilvēki, ja. Ja arī, teiksim, cilvēks laukos dzīvo, ja kaut kur blakus kaut kāds lauksaimnieks ar savām ķimikālijām nosmidzina, ja, tāpēc cilvēks dabū ielpot viņu, ja. Tā kā aknas šākā tā piesārņojās, un kur nu vēl, ja medikamentus lieto regulāri, ja. Aknas ir jātīra, ir jāpalīdz aknām, jāpatīra viņas vienkārši, lai viņas var atjaunot savu darbību, ja, lai viņas var tālāk turpināt filtrēt mūsu asinis un uzturēt mūsu veselību. Tāpēc, ja kādam interesē, kā attīrīt aknas, kā paskalot aknas, rakstiet aknas un izstāstīšu un izdarīsim to kopā. Un katram ir individuāla pieeja, ja, nevis vienkārši sadzen visus barā, bet katram individuāla pieeja, tā kā, kam interesē, rakstiet. Un jā, tā tad bija, es jau atkal izplūdu, ja, tad, kad interesantas kaut kādas tēmas sanāk runāt, tad es mēdzu izplūst drusku tālāk, ja. Bet, kāda ir galvenā aknu funkcija? Tātad galvenā aknu funkcija no šiem visiem bija attīrīt asinis, ja. Pārējās funkcijas arī darbojas, ja, aknas palīdz to darīt, bet galvenā tomēr ir attīrīt asinis. Tātad, 6. jautājums ir pagājis, ir paskaidrots, ja. Jauku vakaru visiem!